Sākšu ar to, ka īstenībā tā grāmatu krāšanas, es to pat varētu tā saukt, tradīcija, vai tas, ka tā ir norma, man nāk no vecākiem. Un vecāku mājās ir ļoti, ļoti daudz grāmatu, un manā bērnībā bija tā, ka mamma pirka ikvienu jaunizdoto dzejoļu krājumu. Uz Avota ielas bija maziņš veikaliņš, un tad viņai bija tāds rituāls, kurās tur dienās viņa zināja, ka ir pievedums, un viņa pirka dzejas grāmatas. Un tāpat tur bija dažādas izlases un fantastikas literatūra, un, kā jau tur padomju laikos viss kaut kas, bet jā, man vecāki iemācīja to, ka grāmatas ir vērtība, un es nevarētu iedomāties savu māju, savu vidi bez grāmatplauktiem, bez tā, ka tev apkārt ir grāmatas. Jo arī, tur otrā pusē vēl ir grāmatplaukti, kompakti, iekārtoti. Un patiesībā man ir diezgan plašs tas spektrs, kas ir atrodams manos plauktos. Tas ir sākot ar tādu literatūru pētnieciskajām grāmatām no studiju laikiem. Tad ir daudz romāni, gan mūslaiku romāni, gan vecāki romāni, enciklopēdijas, uzziņu literatūra, bērnu grāmatas, arī atnākušas te uz manām mājām, te vienā plauktiņā ir arī manas bērnības grāmatas. Un, protams, vairāki, kā saka, tie sektori ir arī dzejoļu krājumiem. Dzejas krājumi man ir tiešām daudz, bet, es atzīšos, es neesmu tāda kārtīga tajā, man nav tāda ļoti liela kārtība. Man ļoti gribētos kaut kad pieķerties un tā, jo mums tā kaimiņos dzīvo, patiesībā mūsu mājā dzīvo divi brīnišķīgi cilvēki, kas strādā bibliotekā, un viņiem tad ir ļoti liela kārtība grāmatplauktos, kad uzreiz zina, kur kas atrodas. Man ir mazliet hauss. Un, protams, vēl ir bērnu grāmatas ļoti daudz. Nē, to es jau pieminēju, bet mums ir, viens ir tās mūsdienu bērnu grāmatas, un man liels lasītājs ir arī mans vīrs, un tad viņš apzināti savāca arī mūsu bērniem savas bērnības mīļākās grāmatas. Mums ir arī tās, padomju laika grāmatas daudz. Tā kā diezgan plaša tā izvēle. Tās grāmatas noteikti ir zināmas, bet es tā, grāmata par Pepiju Garzeķi noteikti zina ik viens. Bet man šī grāmata ir mīļa, tāpēc, ka es viņu pati lasīju bērnībā, protams, un man ir jāpārbauda, vai šī ir mana brāļa grāmata, jo brālis savās grāmatās lika īpašas zīmodziņas. Nē, tomēr nav, jā, jo lai viņš varētu pierādīt, ka tā ir viņa grāmata, jā. Un, bet ziniet, ar ko šī grāmata ir īpaša? Ar to, ka es domāju, daudz vecāki zina, ka mūsdienu bērniem grāmatu lasīšana ir diezgan liels izaicinājums, tāpēc, ka ir ierīces, ir internets, dators un tā tālāk, un daudz citas izklaides. Un, protams, skolēniem ir jālasa grāmatas, un līdz šim manam dēlam Hardiem tas bija tāds liels izaicinājums. Un šajā vasarā viņš atklāja lasīšanas prieku. Un Pepiju Garzeķi, tā bija pirmā grāmata, kur viņš izlasīja bez asarām, bez piespiešanas un bez terora no vecāku puses. Bet es īstenībā varu izstāstīt vienu noslēpumu, kas mums labi iedarbojās. Jo tad Hardiem bija 9 gadi, un es viņam teicu, tev katru dienu ir jāizlasa tik lapas puses, cik tev ir gadi. Tad mēs paskatījāmies, cik grāmatā ir lapas, un es aprēķināju, ka šo grāmatu tu izlasīsi 22 dienās. Es saku, un tas nemaz nav tik ilgi.
Un tad viņam bija tāds ļoti liels azarts, un viņš saka, šodien es izlasīju 20 lapas puses, šodien jau 43. Un tad viņš arī saprata to, kāds ir kaifs lasīt, cik tas ir fantastiski. Un mēs arī tā pārunājām to viņa pieredzi, un viņš teica, nu jā, bet tas ir tā kā skatīties filmu, bet tikai daudzreiz labāk, jo tu visu vari ieraudzīt pats savām acīm. Tu vari iedomāties, kādā balsī tie varoņi runā, kā viņi kustas, kāda izstāstā vide. Un, nu, tas bija fantastiski, tāpēc es gribēju šo grāmatu izcelt, es viņu tiešām gribēju izcelt. Tā kā lasīt par Pepiju Gārzeķi. Šī grāmata arī ir īpaša no manas bērnības, bet es viņu biju kaut kur pazaudējis. Es viņu nopirku kaut kādā otrajā elpā, bet kad man bija kādi, es domāju, kādi 7, 8 gadi, man ļoti patika Dzidras Rinkulas Zemzars darbi, un tad ar šo grāmatu es mēģināju tādu eksperimentu veikt. Es gribēju izmēģināt, vai es varu lasīt grāmatu, ejot pa ielu. Un es dzīvoju Grīziņkalna apkārtnē, un tā kā, nu, tur tās ielas tādas diezgan tukšas, un cilvēku nav daudz, bet, nu, varu teikt, ka eksperiments izgāzās, jo es tomēr ieskrēju kaut kādā tantē, uzskrēju viņai virsū. Bet, nu, tāpēc šī man arī ir īpaša grāmata, un es tomēr ieteiktu nelasīt, ejot pa ielu. Nu, un tā ir vēl viena no vecajām grāmatām, jā, Hans Kristiāna Andersena pasakas, un šo grāmatu es savukārt atceros no laukiem, jā, visas vasaras pavadīju laukos pie vecmāmiņas. Nu, tas bija tā, ka vecāka aizveda, nezinu, maija beigās, nu, 3 mēneši bija pie vecmāmiņas. Un tur jau arī nebija ļoti daudz tās izklaides, bet atzīšu, tur arī nebija ļoti daudz bērnu grāmatas. Un tad, kad es atklāju šīs pasakas, tad man arī bija kādi 9, 10 gadi. Nu, man likās vienkārši, nu, tik interesanti, tik fantastiski. Man bija tieši princešu periods, ja, bet tas izpaudās ne jau kā mūsdienās, ka meitenes tiek pie princešu kleitām un spēlējas ar princešu bārbijām. Man bija zīmētas papīra lēles kā princeses, un tad es varēju lasīt pasakas par princesēm. Nu, tā kā tā arī bija tāda brīnišķīga pieredze, un nebija tā, ka man kāds blakus sēdētu un teikt, tu nebaidies, tur tajā pasakā jau nemaz nav viss tik briesmīgi. Nu, kas arī mūsdienās, kur tā kā daudzi uztraucās, vai tad tur bērni sapratīs to vēstījumu, ka kādam ir slikti, kādu nogalina, kādam uzšķērž vēderu, un tā tālāk. Jā, un te ir absolūti visiemīļotākā manu visu bērnu grāmata, ko noteikti daudzi pazīst, Kaka un pavasaris, un tā ir tiešām grāmata, kur bērni jau zina no galvas stāstus, un aptuveni jau var paši izstāstīt, kas tur notiek. Bet man Kirvireha tajā rakstībā ļoti patīk tas, ka viņš raksta no tādām bērnu pozīcijām. Viņš tiešām iejūtās bērna ādā un ierauga pasauli bērna acīm, un tas ir tik forši, un tas tiešām arī darbojās. Ja? Tev nevajag teikt, es tur tev izlasīšu ļoti interesantu grāmatu. Nu, šī ir fantastiska grāmata, kur iedarbojas, man liekas, uz visiem bērniem. Tā kā es viņu lasīšu arī noteikti priekšā saviem mazbērniem. Vispār ir interesanti ar tām grāmatām, jo, nu, tā kā es esmu studējusi filoloģiju un esmu izlasījis ļoti, ļoti daudz grāmatu studiju gados, un es atceros, ka man bija maģistratūrā viens no gala eksāmeniem bija tāds, ka bija jāizlasa 70 grāmatas. Tu izvelc biļeti, un tev ir jāanalizē teksts bez grāmatas rokās. Nu, tad padomājiet, kāds tas ir apjoms. Un, jā, un tad ir tā, jā, ka tu izlasi grāmatu,
un kaut kādā ziņā tu viņu aizmirsti. Man ir tā, ka es atceros tādā sajūtu līmenī grāmatas, kas man ir norezonējušas, kā tagad smalki saka, vai kaut kādu tādu ietekmi uz mani atstājušas. Un patiesībā, nu, studējot tāds lūzuma punkts bija doktorantūras laikā, kad pie Viktora Freiberga mums bija angļu modernisma kurs, un tur es beidzot tiku no tiem, es atvainojos, ka es tā saku, no tiem latviešu lauku romāniem vaļā, ja, jo bija ļoti daudz jālasa par lauku darbiem. Man jau likās, ka esmu pilnīgi visus arodus iemācījusies lasīt un māku gan sienu novākt, gan uzvert lauku un visu kaut ko tādu izdarīt. Un jā, un tas bija tāds, nu tāds, jā, ļoti tāds fundamentāls lūzuma punkts, ja tā var izteikties. Un no tā laika romāniem Falza burvis man ļoti, ļoti patika, un es gribēju to grāmatu te atrast, un kāds viņu ir paņēmis. Nu jā, jo tajā laikā man iepatikās tas, ka ir tas nu, tāds nedaudz tā kā maģiskais reālisms tajos darbos, tur ir dažādi tie skata punkti, ja, un ka tur nav tāda lineāra tā darbība, ja, bet, nu, kad arī ir, kad tu lasot to romānu, dažādas romānus, ka tu ieraugi vairāk, un katram ir arī savs viedoklis, ko viņš tur saskata. Un vēl ļoti īpaši, dažas grāmatas jau es te esmu paņēmis, ja. Nē, to viss beigās. Pie slavenās Silvijas Radzobes mums bija vesels kurs par Meistaru un Margaritu. Un tas arī bija kaut kas fantastisks, un šajā grāmatā ir pat saglabājušās mans kaut kādas piezīmi lapiņas par tēliem, ja, un jā, nu iedomājieties, ka var būt vesels studiju kurs, lai analizētu vienu romānu. Un es domāju, šis arī ir tāds romāns, nu, ko vajadzētu izlasīt katram vai mēģināt izlasīt. Nu, neko vairāk es nevaru tagad par viņu pateikt. Un tad jau, kad es biju studijas beigusi, kaut kā pie manīm nonāca Tomasa Manna Burvju kalns. Bet es atzīšos, tas ir darbs, kuram es esmu pirmo daļu izlasīju, otro līdz pusei. Un tas bija tāds ļoti meditatīvs darbs priekš manīm, jo es viņu lasīju pirms miega. Viņš ļoti labi iedarbojās uz aizmigšanu. Bet, nu, arī šis ir fantastisks romāns. Man liekas, sižetu man negribētos stāstīt, jā, bet par cilvēkiem, kas faktiski dzīvo tuberkulozes sanatorijā un ārstējās, un par dažādām attiecībām, kas starp viņiem norises, un ļoti daudz pārdomu tur ir, bet man kaut kā patika tā sajūta, ka viņu lasot, es arī nokļūstu kaut kādā, man bija sajūta, ka es arī esmu tajā vidē un visu to redzu, bet nu, es viņu neizlasīju līdz galam, jo no sākuma man šī romāna 2 daļas bija, nu, vecajā izdevumā aizdevusi viena draudzene, un pēc gada viņa man lūdza, lai es tās grāmatas tomēr atdod atpakaļ, un es teicu, bet es vēl neesmu izlasījis līdz galam. Un tad šīs grāmatas iegādājos, tas ir pārizdotas, bet te ir ļoti, pasties putekļi, to ļoti maz burtiņu. Tā. Un savulaik šī bija viena no manām mīļākajām grāmatām, kad es strādāju enciklopēdijā, tas jau bija ļoti, ļoti sen. Un īstenībā šī grāmata man bija pie rokas arī rakstot manu pirmo dzejoļu krājumu Ziemeļu lapsa, jo man patika pētīt dažādas vārdu nozīmes.
Un tad jau, protams, nu, tas bija 2000. Gadu sākums, tad vēl nebija tik izplatīts internets un Google, un tagad jau mēs jebko varam atrast internetā. Bet savulaik tas bija tāds fundamentāla lieta, un tagad arī pāršķirstot šo grāmatu, man brīžiem liekas tādi, nu, pat smieklīgi tie skaidrojumi. Protams, viņi ir pareizi un tur viss ir korekti, jā, bet, nu, tagad, nezinu, to ar mākslīgā intelekta palīdzību var uzzināt, tur es nezinu, cik daudz. Bet, nu, jā, tā man arī ir svarīga grāmata. Nu, jā, un tad man visādi bija tie periodi, tad var redzēt, te ir Murakami periods, jā, tad es visus Murakami izlasīju. Bet arī interesanti bija, es tagad domāju, nu jāpārlasa, jāpaskatās. Es esmu pilnīgi visu aizmirsusi. Bet, nu jā, bet man patīk, man īstenībā vispār literatūrā patīk pārsteiguma moments, ka tu lasi un tu nezini, kas īsti notiks tālāk. Vēl tas, ka nav viss tā viennozīmīgi, nu, ka var būt gan tā, ka ir, jā, un tad, ka tas, nu, raisa fantāziju, asociācijas, nu, ka tu ieej pilnīgi kaut kādā citā pasaulē. Un, nu, jā, un tas, kas man visvairāk palīdz iet citā pasaulē un gūt to literāro baudu, tā ir dzeja. Nu, tādā skolas laikā man vispār mīlestība pret dzeju sākās ar Austru Skuiņu. Es ar kaut kā savā lielajā bibliotekā nevarēju atrast to viņas pirmo krājumu, kas vēl bija man tā kā no vecāku mājām. Un, bet, nu, īstenībā es dzeju sāku rakstīt ļoti agri, 10 gadu vecumā. Nu, teiksim tā, tam pirmajam krājumam viņš tāds ļoti spontāns bija, un man vienkārši bija tāda sajūta, ka es esmu pilna ar dzeju, un es viņu tikai rakstu ārā. Un tas īstenībā sakrita ar laiku, tie 2000 sākums, kad pie dzejas debesīm parādījās ļoti daudz fantastisku dzejnieku, Spilgtas zvaigznes. Kārlis Vērdiņš, Anna Auziņa, Inga Gaila, Rihards Bargais, Pēters Dragūns, jā, nu, un, nu, tāds, tas bija vienkārši kaut kāda, nu, pilnīgi jauna cita paudze, tāds, nu, vilnis. Un skaidrs, ka pēc tam jau lasot viņu dzeju, jā, nu, gan ir iedvesma, smelta, vai, nu, es negribētu teikt, ka ietekmēšanās, jā, bet tur ir kaut kas tāds maģisks, ka tu vai nu klausies, vai lasi citu dzeju, labu dzeju, tādu dzeju, kas tev uzrunā un kas tev patīk. Un ja tev pašam ir tas dzejas gēns, nu, tur kaut kas sakustās. Un bija ļoti interesanti, jā, jo šī arī, nu, tie nav visi jaunākie krājumi, tie ir, nezinu, pat dažs laps ir, kas paskatīšos, neticami, bet šis krājums ir, ak, dieviņ, vairāk kā 20 gadus vecs, Kārļa Vērdiņa pirmais dzejoļu krājums. Un kolosāli bija tas, ka pārlasot tās grāmatas, ieraudzīju, ka ļoti daudzās ir iekšā veltījumi man, ko es biju, protams, aizmirsusi, ja. Piemēram, Kārlis raksta, veltot daudz prieka no manas nocinotās grāmateles, Kārlis, 2002. gada 7. marts, ar kafiju krūtīs. Es nezinu, vai viņi tiešām bija nocinoti. Bet, nu, man par šo grāmatu ir, man ir tie stāsti, jā. Ar šo grāmatu bija tā, ka tas bija, ja nemaldos, laikam, jā, 2000. gads. Jā, 2001. gads, kad es kopā ar dombiedriem Zirgu pastā, kas tagad ir ļoti tāda kārtīga kultūras akadēmijas struktūra vienība, bet savulaik tur dzīvoja bohēma. Gan tur arī mācījās aktieri, un mēs tur organizējām starpdisciplinārus pasākumus ar jaunajiem dzejniekiem, aktieriem, mūziķiem.
Un tad es kaut kā uzzināju par Kārli Vērdiņu, un viņš bija iedevis palasīt savu dzejoļu manuskriptu. Un kā gadījās, kā ne, mēs Zirgu pastā tikām uz jumta. Mēs sēdējām uz jumta, un es skaļi lasīju dzejoļus no krājuma Ledlauža. Krājums vēl nebija iznācis. Un visforšākais bija tas, ka tur cilvēki pagalmā atvēra logus un klausījās, kā mēs lasām Kārļa dzejoļus. Un tagad, jā, pārlasot šo krājumu, nu, tiešām ir tādi teksti, kurus, man liekas, es joprojām zinu no galvas. Un, jā, Kārļa krājumi man ir vairāki. Otrs, kas man ļoti patīk, ir Es, kur ir arī slavenais dzejolis par siermaizīti, kas ir ieguvis pasaules slavu, jā. Un šeit arī ir ieraksts. Ērikai un Bumbulītim Kārlis. Bumbulīts ir mana meita, kas bija piedzimusi nesen. Jā, nu Kārlis vispār, nu, jā, nē, nu ko es gribēju teikt, nu jā, un bija šī talantīgā un kolosālo dzejnieku paudze, kas ienāca, un tajā brīdī es pat nevarēju iedomāties, nu, ka es viņus visus pazīšu, un ka es lasīšu viņu grāmatas nevis tā sajūta, ka to ir uzrakstījis kāds dzejnieks nezināms, bet lasot šo pazīstamo dzejnieku, sev labi zināmo dzejnieku krājumus, ir tā, ka es dzirdu viņu balsis. Un ir tā, ka man lasot Kārli Vērdiņu, man priekšā dzejojas lasa Kārlis Vērdiņš. Tieši tāpat ir ar Ingu Gaili vai Annu Auziņu un citiem. Un tas, man liekas, arī ir kaut kas fantastisks, ko es nespēju pat iedomāties agrāk. Un no Riharda Bargā gan es gribētu vienu dzejoli nolasīt. Drīkst? Jo grāmatā labi ir dzejoļi, kas ir veltīti Riharda draudzenēm vai viņam tuvām sievietēm, un man ir paveicies, ka viens dzejols ir veltīts arī man. Es Rihardu nolasīšu. Un tur ir rakstīts Ērikai. Sievietes sarkanā, vīrietis melnā, sievietes plaukstiņa, vīrieša dēlnā, skatieni laizās, lencītes raisās, bokseri krīt un aizās, atskan nāvīgi smiekli, atrast īsto nav viegli. Jā, nu ar Barko mums arī ir bijuši brīnišķīgi pasākumi, jo īstenībā visi šie pieminētie dzejnieki arī faktiski 20 gadu garumā ir piedalījušies ceļojumos ar dzejniekiem. Un tas arī ir vienreiz gadā tāds brīnišķīgs piedzīvojums, kad ne tikai mēs pavadām laiku kopā, bet var dzirdēt arī autoru jaunākos dzejoļus. Un līdz ar to man lasot viņu grāmatas ir sajūta, ka es jau tos tekstus zinu, jo viņi ir dzirdēti ceļojumos vai citos pasākumos. Un fundamentāls darbs, protams, ir Riharda Bargā Tenkas, ko es iesaku no sirds izlasīt tik vienam. Un šeit ir brīnišķīgi, beigās ir arī personu rādītājs. Jā, Ērika Bērziņa ir pieminēta 4 tenkās. Tā kā variet palasīt, varbūt jums vēl kāds cilvēks interesē. Te ir diezgan daudz populāru cilvēku, un kā jau zinām, šī grāmata arī ir tiesu darbus izgājusi. Bet man viņa joprojām ļoti patīk. Un tāpat plauktiņā, protams, ir arī Slampes meitenes. Jā, Bargais ir brīnišķīgs. Es viņu mīlu. Un Bargais ir jālasa, un viņam tiešām ir vieta ne tikai manā grāmatu plauktā. Vēl viena ļoti, ļoti mīļa autore ir Inga Gaila. Es atceros, kā es
izlasīju viņas pirmo dzejoļu krājumu Raudāt nedrīkst smieties, un man bija sajūta, jā, tā ir mana dzejniece. Viņa man uzrunā tik ļoti, ļoti personīgi, ka man ir sajūta, ka ar viņas vārdiem tās ir manas domas, ko viņa uzliek uz papīra ļoti talantīgā veidā. Un, jā, un lasot Ingas dzeju, man joprojām ir tāda sajūta. Un tas, jā, es varu viennozīmīgi teikt, ka viņa ir mana dzejniece, mana sirds dzejniece, tā, kas visvairāk norezonē manī. Tā kā paldies, Inga. Šie man mīļākie krājumi tagad. Es nevarēju izvēlēties, kurš vai Migla vai Kūku Marija. Jā, bet abi ir arī iznākuši pirms laika. Nu, te ir ierakstīts. Vajadzēja būt. Ērikai, paldies par pastaigām. Man tādā, nu, tāds salduma trauciņš, nevar vien izvēlēties, ko tu gribi. Nu, no Pētera Draguna man šis ir tiešām brīnišķīgs krājums, un es pat nezinu, neputni izdots. Bet man liekas, viņš nav tāds bijis ļoti plaši izplatīts. Un šim krājumam ir arī tāds interesants teksta izkārtojums, kad tas teksts ir dažādos virzienos. Man jau tagad kā cilvēkam gados ļoti patīk, ka ir tik lieli burti. Es principā vispār ieteiktu dzejoļu krājumu izdevējiem lielākus burtus iedrukāt. Savādāk reizēm pat ar brillēm šitā ir jālasa. Man ir kaut kā grūti nodefinēt, kāpēc, bet Pētera dzeja ir arī tā, kas, nu, tā kā ietiecās dvēseles dzīlēs un arī tā ļoti, ļoti dziļi un personīgi uzrunā. Un lasot Pētera dzēju, es arī dzirdu viņa balsi un to, cik viņš skaisti dzied. Tā kā, nu, man gribētos, lai Pēters vēl kādu krājumu izdod. Un, protams, mīļā Anna Auziņa. Šeit arī ir tik daudz brīnišķīgi dzejoļi. Arī ir Ērika ir mīlestība Anna. Iedomājieties, šai grāmatai jau ir cik gadi? Tiešām 14 gadi. Es vēl vienu dzeju nolasīt. Man tā viņš patīk. Un es reizēm, kad ir tādas kaut kādas drusku ekstrēmas situācijas, es atceros šo tekstu, tīpaši pirmās rindiņas, ka es lasīšu, tu sapratīsi. Man tagad ir sunītis, viņu sauc Nemiers, no rūgtās sugas, vēlāk būs bildīte arī. Viņš brauc man azotē līdzi uz darbu, viņš diemžēl seko man bērnistabā un vakaros prasās ārā. Viņam nepietiek drusciņ tepat pie durvīm, viņam vajag vējā un lietū. Es zinu, tu uztraucies, bet mēs jau tikai pa apgaismotajām ielām, un tik ilgi vien tālab, lai kārtīgi piekūst. Tā mums visiem būs labāk, lai negaudo vēlāk pie guļamistabas durvīm, kuras tu rūpīgi aizver viņam deguna priekšā. Nu tā. Vispār, man liekas, par dzeju nevajag runāt, dzeju vajag lasīt. Nu, ja patīk dzeju. Interesanti, man arī bija tāda interesanta pieredze, jo man tas aktīvākais dzejoļu krājuma lasīšanas laiks ir septembrī, jo jau vairākus gadus esmu dzējsdienu padomē, un viens no tiem mūsu darbiņiem ir piešķirt dzējsdienu balvu, un tad, nu, tādā diezgan īsā laikā, nu, ir jāizlas kādi 20-30 dzejas krājumi.
Un man pat īstenībā patīk lasīt tādā nedēļā tā ļoti intensīvi, un tad es braucu tramvajā, jo pēdējā laikā es lasu braucot tramvajā uz centru un no centru uz Pārdaugava. Un tad man ir pilna soma ar dzejoļu krājumiem, un es viņus lasu. Un reiz savām kolēģēm, gados jaunām meitenēm, mums bija arī kaut kāds izbrauciens kopā, man bija līdz tie dzejoļu krājumi kādi 6. Un es viņām teicu, vai jūs gribētu palasīt? Un viņas saka, nē, mēs jau dzeju nelasām, ko tu tur skolas laikā kaut ko? Es saku, bet šie jau ir pilnīgi savādāka dzeja. Un viņas, nezināja, protams, nevienu to autoru, un palasīja drusku tās grāmatas, un tad ir tā jocīgā sajūta, ka tu dzīvo tādā savā burbulī. Tas burbulis gan ir pietiekami liels, kur tev ir šie rakstošie un lasošie cilvēki, un tu nevari pat iedomāties, ka ir cilvēki, kuriem dzeja liekas vispār kaut kas bezjēdzīgs, nevajadzīgs, kāpēc viņi ir jālasa, tās ir kaut kādas mocības no skolām ar stulbiem dzejoļiem, kas bija jāmācās. Un, bet tāda ir tā dzīves realitāte, ka ir forši, ka ir daudz cilvēki, kam patīk lasīt, un kam patīk arī tieši dzeju lasīt. Jo ir tikpat daudz vai daudz vairāk, kur vispār nesaprot, kāpēc tas ir jādara. Tā tas ir. Kas te vēl te man ir? Viguls. Viguls bija viens no autoriem kopā ar Ostapu. Ostapa brīnišķīgais krājumiņš man ir kur? Kur. Jā, šis man ļoti patīk. Viņi bija vieni no jaunajiem autoriem, kuri, man tagad jāatceros kādā 2005. Gadā. Nē, 8, 7. Kaut kur tajos gados viņus ceļojumā ar dzēniekiem man vienmēr bija, ilgs gads bija tā, ka tur ir tāds zvaigžņu sastāvs, tad ir kāds dzīvais klasiķis, nezinu, piemēram, Rokpelnis, Bērziņš, Knuts Skujnieks un kāds jaunais autors. Un tad vienu gadu, kad ceļojums notika Meža parkā, Viguls ar Ostapu bija tie jaunie autori, kas pirmo reizi piedalījās ceļojumā. Un viņi ir izauguši par brīnišķīgiem, ļoti, ļoti talantīgiem dzejniekiem ar fantastiskiem dzejoļu krājumiem, kurus var lasīt un baudīt. Un ar Vigulu interesanti bija. Es visu laiku biju pārliecināta. Un kā ir, kad tu to dzeju lasi, tur jau arī zvaigžņu stāvoklim ir jāsakrīt vai kam, vai kāda tev ir tā iekšējā noskaņa. Un ja man kāds pirms tam prasītu, es teiktu, nē, man pirmajā vietā ir krājums Istaba. Bet tad es pārlasīju krājumu Istaba un grāmata, un es sapratu, nē, tagad man pirmajā vietā ir grāmata, bet varbūt pēc nedēļas es teikšu savādāk. Bet Viguls ir fantastisks ar to, ka viņš var uzrakstīt veselu poēmu, bet ļoti, ļoti interesantu un krūtu un aizraujošu, piemēram, par krēslu. Un tas ir kolosāli. Viņa dzejoļus es vizuāli ieraugu. Visas tās detaļas, nianses, un man tagad arī meitai bija skolā jāanalizē dzejoļu krājumu, un es iedevu, kā sauc pēdējo Viguļu krājumu, es pēkšņi aizmirsu. Blusu cirks! Blusu cirks arī bija vienkārši kolosāls, un pat manai meitai 15-gadīgai, man liekas, arī viņas klases biedriem ļoti tie dzejoļi patika, un viņi saprata, ka, tur nav kaut kāds gruzons tikai un dzeršana. Bet, tur var darboties fantāzija, un tur tu var ieraudzīt visādas brīnumus. Un Ostaps arī. Es jau nevaru par katru tā izstāstīt. Šos taču jūs arī ziniet. Tas ir brīnišķīgais Ivars Steinbergs, kur ir arī viņa krājums Jaunība.
Te arī bija ļoti interesanti, jo tad, kad es lasīju Stropu, un tas ir pirms cik gadiem? 2, 3 viņš iznāca. 20. gadā ir iznācis šis krājums. Kad es lasīju Stropu, man pilnīgi norāva jumtu, man tik nenormāli patika tas krājums, kāds viņš viss bija tāds konceptuāli kopā, viss, vienkārši tāds tā kā svaiga gaisa malks. Es viņu izlasīju vienā elpas vilcienā. Bet tagad man arī jaunība ir ļoti norāvusi jumtu. Un tā redz ir, un tā ir tā fantastiskā sajūta īstenībā, ka, nevis tu izlasi dzējoļu krājumu, domā, tas pirmais bija labāks, tas otrais tā, un tas trešais jau, nē. Bet, kad ir visu laiku tā izaugsme vērojama, ja, jo, protams, autoram viss izaicinošākais ir pirmais dzējoļu krājums. Jo tas parāda, vai tur būs vai nebūs. Reizēm ir autori, kuri pēc tam kaunās par saviem pirmajiem dzējoļu krājumiem. Bet man jāliekas, par to nevajag kaunēties. Un ir kolosāli, jā, ka var paņemt autoru pirmo dzējoļu krājumu pēc 20, 30 gadiem un lasīt un saprast, cik viņš ir kolosāls. Marta Pujāts arī vienkārši mīlu. Marts Pujāts ir arī unikāls, fantastisks dzejnieks. Man liekas, vispārsteidzošākais, kad viņš lasa, viņam ir tāds pilnīgi neordinārs tas domāšanas veids un fantastisks izteiksmes veids. Man liekas, tas tāds vesels virziens ir, kā viņš raksta, viņš unikāli raksta, un es esmu ļoti, ļoti laimīga, ka Marts ir atgriezies pieaugušo dzejā, un arī ir brīnišķīgs bērnu dzejā. Tā kā, tas ir ļoti, ļoti fantastiski, un es gaidu vēl kādu Marta dzējoļu krājumu. Bet tagad es jums atzīšos. Es te izstāstīju pa visādām grāmatām. Bet vai jūs ziniet, ko es lasu ikdienā? Tad, kad es braucu ar tramvaju no Pārdaugavas uz centru un no centra uz Pārdaugavu, es lasu kriminālu romānus. Pat es nesen uzzināju, ka ļoti daudzi ārēji pieklājīgi un inteliģenti cilvēki īstenībā lasa kriminālu romānus. Bet, krimināla romāniem man arī ir tāds diezgan augstas prasības, jo viss sākās ar Nesbē pirms 7 gadiem. Tad es biju mājās ar savu 3. dēlu, ar savu 3. bērnu. Un vakaros, kamēr maziņais aizmiga, es gulēju viņam blakus un lasīju krimināla romānus. Un, jā, šobrīd es lasu šādu. Ļoti bieza grāmata, bet, ka ir izlasīts. Tā man viņš patīk, es neteiktu, ka ļoti. Bet, tēma tāda laba, jā. Bet, ziniet, kā ir ar tiem krimināla romāniem, es nesen aizdomājos. Tur ir pavisam interesanti. Un tas ir tā, ka, kārtīgs mačo, brunču mednieks, tad, kad viņš ir iegūst savu kārtējo sievieti, viņš viņu iegūst un aizmirst. Un tieši tāpat ir ar krimināla romāniem. Kamēr tu viņu lasi, tev viņu gribās iegūt, tev gribās uzzināt ātrāk beigas. Bet, kad tu izlasi to grāmatu, tad tu viņu vienkārši aizmirst. Ar dažiem izņēmumiem. Un tieši tāpēc es priecājos, ka manā darba vietā, izdevniecībā Santa, kur ir ļoti daudz žurnālistu un redaktoru, mums ir tāda grāmatu apmaiņa. Tieši ar krimināla romāniem mēs maināmies, viens otram dodam jaunākos. Un tad viņi iet par riņķi, un tas ir īstenībā baigi forši, jo ja visus tos krimināla romānus, ko es esmu izlasījis pēc 7 gadu laikā, es turētu mājās, tad man tiešām nepietiktu vietas. Es teikšu godīgi, es pēdējā laikā papildinu savu grāmatu kolekciju pārsvarā tikai dzējoļu krājumiem.
es atzīšos. Vienu grāmatu man ļoti gribētos, kaut kā es neesmu viņu nopirkusi, un tā ir Annas Auziņas mājoklis. Terēzes dienas grāmata, jā, nu tas arī ir tāds darbs, kas ir tā fundamentālu iespaidu atstājis, un manuprāt, vispār viņš ir par maz varbūt novērtēts pat. Jo arī, nu, pirms 2 gadiem, jā, es biju literatūras gada balvas žūrijā, un kur arī bija jāizlasa ļoti, ļoti daudz grāmatas, un tur jau, redz, mums tehnoloģijas palīdzēja, ka mēs daudzas grāmatas lasījām elektroniski. Un, nu, īstenībā jau ir tā, nu, ka tas ir kaut kāds tas grāmatu fetišs kaut kādā ziņā, jo tur arī ir plauktiņš ar mākslas grāmatām, ar skatām grāmatām, kas man, protams, arī patīk, bet, nu, ir jāapzinās arī, nu, tā kapacitāte, jā, vide, kurā tu dzīvo, nu, tu nevari gluži grāmatu plauktā dzīvot, jo mūsu guļamistaba jau drusciņi ir tāds gulta ar grāmatu plauktiem apkārt. Un arī, man liekas, es esmu kaut kā pēdējā laikā vispār nonākusi līdz tādai, kā moderni saka, ekoloģiskai domāšanai, nu par to, kad ir pat daudz priekšmetu apkārt, nu, kad nevajag tik daudz tās mantas. Labāk tad, nezinu, paņemt bibliotekā vai draugs no drauga paņem izlasu to tālāk, jo arī ir jautājums, cik daudz tās grāmatas, nu, kuras mēs izlasām, un mums liekas, ka mēs ļoti, ļoti gribēsim vēl kādreiz izlasīt. Vai mēs patiešām izlasām? Nu, reti kad. Nē, nu, ir cilvēki, kas pārlasa grāmatas. Mans vīrs, piemēram, viņam ir grāmatas, kuras, nezinu, viņš ir vienu grāmatu arī 7 reizes lasījis, ik pa pāris gadiem. Nu, man nekā tā nav. Es izlasu, un, nu, izņemot dzeju. Jā, bet, nu, romānus, nu, es reti, kad lasu otrais.